Robertiņ! Tūlīt! Nu, nāc ātrāk! Daudz labprātāk es tagad uzvilktu pidžāmu un ietu gulēt. Nu, izbeidz. Nē, bet tik tiešām labāk ietu gulēt, nevis uz kaut kādu garlaicīgu deju vakaru. Robertiņ, neburkšķi! Bet kāpēc lai es neburkšķētu? Uzvalks, tas man ir darba tērbs. Es katru vakaru uzvalkā uzstājos publikas priekšā. Un šodien man ir brīvdiena, un ko es daru? Uzvalkā es tagad došos dejot uz deju klubu. Jēzus soldanīs. Robertiņ, bet uzvalks tev ļoti piestāv. Tu izskaties pievilcīgs. Daudz pievilcīgāks es izskatītos pidžāmā. Robertiņ, mēs tiekam laipni aicināti uz balli, un mēs iesim. Labi. Balle būs satriecoša. Nāks Vimbas, būs Māja ar Pēteri, Mājas māsas meita. Ko? Vēl viena sieviete, kur es būšu spiests visu vakaru dancināt? Visi svoķi, izstāviet man klāt. Rončuka, mums mēlīši. Ņau. Nu? Hildiņ, cik tā skaista kleita. Bet cik satriecoši izskatās Žanis uzvalkā. Nu, satriecoši, saprot, kakls aizņau dzelciet, kurp spiež un viss pēc naftalīna. Žani, labdien! Vai, Sveika, Mājiņ, sveika, Pēter. Labdien. Tu labi izskaties. Nu, braucam! Labi, brauksim ar manu mašīnu. Mašīna atrodas garāžā. Meitenes ejiet. puiši, neņemiet ļaunā, ka mēs ielūdzām jūs uz to dejošanu. Tā bija Mājas ideja. Redziet, es pretojos, cik spēju. Tu gribi teikt, ka tev arī riebies visa šī pucēšanās un smalkās būšanas, tāpat kā mums ar Žani? Protams, Māja ir tā kā traka uz to dejošanu. Es nekādu nespēju viņu atrunāt. Ot kruķi nelīdz. Nu, būtu mēs zinājuši, ka tu negribi iet. Mēs būtu izveidojuši kaut kādu aliansi un piespiestu viņus kapitulēt. Pagaveči, varbūt, ka nav pa vēlu, ne? Ir par vēlu. Mēs ar Māju jau apsolījām māsas meitai, ka mēs būsim. Viņi mūs tur gaidīs. Robertiņ, nāciet taču. Žāni! Pēteri, mēs gaidām! Nu, ir par vēlu, veči, ir par vēlu. Es nāku sirsniņš. Jā. Žani, varbūt, ka padejojam? Kā atkal? Nu, mēs jau tikko bijām. Varbūt var vienreiz. Iedod man jau tās vienas reizes abas kājas. Robertiņ, nežāvājies. Ko es varu darīt, ja man nāk miegs? Turies pretī. Es jau turos, ja es neturētos, es sen jau būtu aizmirsis. Pēter, palūdz mūziķiem, lai uzspēlē kaut ko jāstrāku. Jāstrāku. Tu taču pats redzi, ka es neko nevaru. Ja jau mums visu vakar jāsēž, tad braucam mājās. Jā, brauksim mājās. Es atbalstu. Balsojam par priekšlikumu braukt mājās. Jā. Visi, kas par, saka jā. Jā. Tātad balsojums ir pieņemts, braucam mājās. Robertiņ, ja tu tūlīt neapsēdīsies, es tevi iekodīšu. Jā! Tev taču ir agrs. Agrs ir jau 11:30. Būtu nepieklājīgi braukt projām, pirms nav atbraukusi Mājas māsas meita. Jā, Diāniņa jāsagaida, jā. Labi, pagaidīsim vēl 10 minūtes, un tad brauksim mājās. Nu, kad viņi atnāks, tad uzlūdziet vismaz viņu. Nē, es ne. Pēter, Nē, es arī nē. Hilda, tu uz mani neskaties, es arī nē. Nu, neesiet tik nepieklājīgi. Vai? Ja jūs nedējojat ar mums, tad padanciniet vismaz viņu. Čau! Es esmu klāt. Vai? Vakar. Roberts un Monika Rambāni. Sveicināti. Es esmu Žanis Vimba. Labvakar. Žāna. Lūdzu, cienītā. Jā, paldies. Un es esmu Vimbas kundze. Nu,
Ko es esmu palaidis garām? Balva izdevusies? Jā. Jautri. Ļoti. Vakars ļoti jauks. Jā, vakars ir izdevies. Bet mums jābrauc mājās, jo puišiem nāk miegs. Kuram te nāk miegs? Kuriem puišiem? Ir jau vēls. Kā vēls, vēl taču nav 12 bērnu laiks. Varbūt padejosim? Jā. O, jā! Pagaidiet. Mana mamma teica tā, dejome ar viņu, jā. Puiši, atvainojiet. Necerēju, ka laukos ir tik labi klubi. Jā, mums ir ļoti labs klubs. Šovakar vakars solās būt jautrs. Jums patīk dejot? Es dievinu dejot. Es arī. Man šķiet, ka viņš jau ir izdejojis. Tagad, ja mēs ne, jā, pareizi ejam. Brīnišķīgs vakars. Mums vajadzētu biežāk apmeklēt balles. Es negribēju būt nepieklājīgs. Žanis arī negribēja būt nepieklājīgs. Pēteris gaida savu kārtu, lai nebūtu nepieklājīgs. Tā. Kaut ko... Es skatos, tavam vīram miegs pārgājis. Un jūsu vīriem kājas vairs nesāp. Pretīgi skatīties. Ko darām? Laikam būs jādējo vienai ar otru. Mana mamma teica tā, dejome ar viņu, jā. Drausmīgs vakars. Un tā Diana, šausmas. Un viņi, redz, negribēja būt nepieklājīgi. Pēters taču gandrīz aizdrāzās dejot ar visiem kruķiem. Roberts, 9 dejas. Un Žanis? Mans baletdejotājs uzstādīja rekordu. Veselas 13. Tad ārsti. Varētu domāt, ka viņi blondīnu mūžā nekad nav redzējuši. Blondīne? Nu, un kas tad es esmu? Un tad viņi skrēja un met naudu. Un lūdza mūziķiem, lai tikai paspēlē stundiņu ilgāk. Jā, iedomājos, Žans bija gatavs šķirties no 30 eiro. Mans kopais Žans. Un tad tā vēl visi pieteicās rindā uz to nākamo Diāniņas deju vakaru. Un te nākamajā vakarā jau, nu es nedomāju sēdēt pie galda kā tad piepe. Starp mūsu piepiem runājot, ko tad mēs darām? Ko lai darām? Nu, ja mūsu vīriem patīk tādas, tad mums ir jākļūst kā Diānai. Tas ir pārāk sarežģīti. Nu, kas tur sarežģīts? Uzvilkt seksīgu kleitu, kustīt gurnas, ieplēt muti, kā tāds bērns. Nu, nezinu, Monika, varbūt tev tas der, man tas ir pa vulgāru. Ja es izskatītos tā kā Diāna, vai es būtu izvēlējusies Žani? Nu, ja tas nav, tad mums jāizdomā kaut kas cits. Bet mēs nedrīkstam padoties. Nu, vispār man ir vienas tādas smaržas, kas man pašai nepatīk, tādas pārāk uzbāzīgas. Šis varētu būt īstais gadījums. Ļoti labi. Un ko darīs tu? Es nezinu. Tu varētu mainīt frizūru. Kā vai tas nostrādās? Es domāju, ka jā. Tu jau sen kaut ko vajadzēja mainīt. Bet... Varbūt te taisnība. Skaidrs. Bet sievas taču arī var izskatīties vilinoši, kairinoši, pievilcīgas. Atcerieties,
Galvenais ir nepadoties. Kungi, tēmā. Mūsu sievas vēl joprojām nevar rimties pēc tām vakardienas dejām. Jā, puiši, man šķiet, ka šoreiz mēs esam ievārījuši pamatīgi ziepes. Maija ar mani vispār vairs negrib runāt. Bet tu taču vakar vispār nedejoji. Viņš jau gribēja, tikai nevarēja. Jā, un tu? Gribinājies, ka tāds Barišņikovs. Labi, ka no mājas neizcināja. Jā, tu tam. Man bija jāguļ skandāla istabā, kur man jāguļ vienmēr, kad viņa man sarīko skandālu. Es atkal savukārt Moniku nekad nebiju redzējis tik saniknotu. Viņa nevarēja norimties. Viņa visu laiku skraidīja pa istabu un tikai bārās. Viņa izturējās kā tāda, kā tāds es. Bet viņš tas bija tā vērts. Diana, tā taču vienkārši brīnišķīga sieviete. Un man šķiet, ka viņa ir mani ieķērusies. Žāni, beidz. Beidz, kur tu to rāvi? Pagaid, puikas. Ir jāatzīst. Mēs vakar tiešām pret savām sievām neizturējāmies diezko labi. Kā tā? Žani, mēs ar tevi uzvedāmies kā tādi skolas puikas. Piedod, bet kad es gāju skolā, tad mūsu skolā tāda meiteņa kā Diana nebija. Nākamajā ballē mēs dejojam tikai ar savām sievām un visas dejas. Vai? Visas dejas? Es taču nevaru, man lausta kāja. Visas. Ar mūsu sievām? Ar mūsu sievām, ko teiksiet? Laikam tev taisnība. Labi, veči, labi. Bet Dieva dēļ tikai lūdzu nepieļausim, lai tie deju vakar kļūst par mūsu tradīciju. Es par. Es arī. Vienos. Monikiņ, pasteidzies, mums ir jābrauc! Tūlīt, dārgais! Robert. Čau. Kur tad ir jūsu sievas? Māja vēl taisās. Jā, un Hilda tāpat. Tu saproti, agrāk viņi čamājās kādu stundu. Tagad 2,5 stundas nenāk ārā no guļamistabas. Ko tad? Jā, Māja ir tā sasmaržojusies, ka man bija jālaižas no mājas. Man gribēs sametu sliktu dūšu. Tas vēl nekas. Ja tu ieraudzīsi Hildas matus, viņi izskatās pēc slapja pekīnieša. Bet vai tiešām jūs nesaprotat, kāpēc viņas tā dara? Viņas grib pārsist Diānu. Tu domā? Jā, Monika man šodien nemaz istabā nelaiž visas dienas garumā. Visu laiku pošas nepārtraukti. Es biju spiests pārģērties te. Tad redz, kas viņam aiz ādas. Dievs, ja Hilda grib pārspēt Diānu, tad viņai jāpucējas vismaz nedēļu. Žani, atceries, kā mēs norunājām. Ko? Mēs norunājām šovakar pret mūsu meitenēm izturēties laipni, uzmanīgi. Jā. Vispār tas ir ļoti jauki, ka viņas mūsu dēļ tā cenšas. Jauki. Interesanti, ko tu teiksi, kad tu ieraudzīsi Hildu. Jā, un ka tu saodīs man Maiju. Tas nav svarīgi. Galvenais atceramies, ka mēs šovakar pret mūsu meitenēm izturamies kā pret karalienēm. Labvakar! Labvakar. Daļā dāma, jūs neesat sajaukusi mājas? Nē, es esmu Kas? Hilda. Hildiņa, es tevi nepazinu. Jā. Tu izskaties brīnišķīgi. Kas tās par smaržām? Jā, tās ir manas Maijas jaunās smaržas. Starp citu, tās vīrietī atmodina zvēru. Kas noticis saldumiņa? Tava kleita.
Tev tā patīk? Nu, tā ir burvīga. Tu tāpat. Oh, my God! Hilda, tev forša frizūra. Paldies tev, Monika! Kā tev patīk manas jaunās smaržas, Monika? Oh, fantastiski! Dodamies! Jā! Dārgā, bet vai šī kleita tev nav nedaudz par šaura? O, nē, tāda moda. Nu, bet vai tu varēsi apsēsties? Man tur nav jāsēž, es tur dejošu. Bet uz dejām mēs brauksim ar mašīnu, un tur gribot, negribot būs jāsēž. Var nolaist jumtu, un es braukšu stāvus. Oriģināli, Monika. Jā, Roberta, jumtu tiešām būtu labāk nolaist. O, jā. Nu ko, peldam? Nē, meitenes, jūs gaidiet. Mēs ar automašīnu piebrauksim pie durvīm. Jā, Hildiņa, jo tev savas daļās kājiņas jāpataupa dejošanai. Stāvķiņas! Monika, tev bija taisnība. Vīri kūst kā vasks. Vai agrāk man bija jāstāv ārā un jāgaida, kamēr Robertiņš izbrauks ar mašīnu, lai varētu aizvērt vārtiņus. Bet tagad... Dārgās dāmas, jūsu kungi jums sagādās ko ļoti, ļoti garšīgu. Jā! Haidī! Gandrīz nevar noticēt, ka tie ir mūsu vīri. Tik uzmanīgi šovakar. Pēdējo reizi Žanis pret mani bija tik uzmanīgs toreiz, kad viņš domāja, ka esmu saņēmis no krustmātes mantojumu. Bet vai jūs ievērojāt, ka mūsu vīri uz Diānas pusi pat nepaskatās? Tāpēc, ka mēs esam neatvairāmas. Nē, man šķiet, ka tur kaut kas nav kārtībā. Man ir vienalga, kāpēc Žanis tā izturās. Es beidzot jūtos tā kā sieviete. Nu, mīļumiņ, es kaut ko tev atnesu garšīgu. Speķu citi! Varbūt vēl pārdejosim un pēc tam uzkodīsim. Kā vēlies, ejam. Saldumiņu vai drīkst tev piedāvāt? Jā. Tā, mīļā, un tu? Jā, es kaut ko ieknābāšu. Kā teiksi? Kā tev patīk šis vakars, dārgā? Normāli. Robertiņ! Labvakar. Tu neuzdevi vienu deju, ko mēs uzlūdzu skata tā. Es šovakar dejoju ar savu sievu. Un kas lēcies Žanim ar Pēteri? Viņi arī dejo tikai ar savām sievām. Pasaulē vairs nav kārtības. Kāpēc tu šovakar nevienu reizi neesi uzaicinājis dejot Diānu? Bet es negribu, es gribu dejot tikai ar tevi. Pagājušo reizi tu dejoji ar viņu vienu. Es to darīju pie klājības, un tu pati man to liki. Es pie klājības? Jā. Atzīsties. Bet par ko lai es atzīstos? Tu šovakar esi pārāk uzmanīgs pret mani. Monika, kas ar tevi notiek? Kad es nepievēršu tev uzmanību, tu dusmojies. Kad es tev pievēršu uzmanību, tu atkal dusmojies. Nu, bet ko lai es daru? Bet tev ļoti gribas uzaicināt Diāniņu dejot. Nu, uzlūdz viņu. Nu, uzlūdz. Labi, uzlūkšu arī. Nu, uzlūdz. Lūkšu, labi. Uzlūdz. Lūkšu. Šebel. Zem. Labi. Hilda, braucam prom. Kāpēc? Un pasakam ķēmam, lai novāc no tevis rokas. Ko? Tāpēc, ka mūsu vīri pret mums
ar to blondīnu Perim slepenu plānu. Kā tu nerunā muļķī? Hā, redz, viņi vienmēr tā saka, nerunā muļķības. Nē, Žana, tiešām. Kāpēc tu šokar pēkšņi pret mani esi tik laipns? Tāpēc, mīļumiņ, ka tas ir katra kārtīga vīra pienākums. Žani, tu man sen nebija tā melojis. Monika, tiešām, ejam prom. Maija, mēs braucam prom. Te nu viņi vēl nenāk. Nenāk. Bet viņiem vajadzēja būt mājā. Pulkstenis ir 1:30. Žans droši vien vāc naudu mūziķiem. Kāpēc es ļauju pierunāties un es aizgāju no balles? Jā, vakars tiešām bija burvīgs. Brīnišķīgs. Es pirmoreiz jutos tik labi un Žāns. Žāns beidzot bija cilvēks. Bet tā bija sazvērestība. Kas tā bija par sazvērestību? Jā, tā tu arī mums neko nepaskaidroja. Tā bija vistīrākā sazvērestība. Viņa ar Diānu gribēja, viņi tur plānoja, viņi gatavojās. Tā bija sazvērestība. Ko viņi gribēja darīt? Es nezinu, bet mēs savus vīrus pārmācīsim. Jā, kā tad viņi visu nakti dejo ar vienu jaunu blondīnu, un mēs mājās sēžam un rūkstam. Tad nu pārmācīja. Es braucu atpakaļ, atvainojos Pēterim un ved viņu mājā. Es tev mājā braucu līdzi. Jā, gan būs skatiņš, 2 raudošas sievas, nometušās ceļos un vīriem lūdzu piedošanu. Monika, tu nāksi? Jā. Paklau, Robert, vai mēs tagad varam braukt mājās? Paklau, Rupčik, bez 10 minūtēm 2. Mēs vienojāmies, ka mūsu sievām ir jāsaņem mācība. Lai viņas turpmāk nerīkotu tādus skandālus. Mēs paliksim te līdz 2 un tad brauksim mājās. Līdz ar to viņām liksies, ka mēs visu vakaru esam nodejojuši ar Diānu. Jā, jums palēmējās, ka jūs ar viņu tikai dejojāt. Es ar viņu mēģināju runāt. Kungs, es nebiju domājis, ka man tik maz kopīgi ar jaunām meitenēm. Kas tas Deivids Geta tāds ir? Mēs braucam vai nebraucam? Labi, brauksim, tikai neaizmirstiet, kas mums ir jāsaka sievām. Redz, kur jūs esat? Dzīvos naktī. Kur viņa ir? Kur ir tā briesmonis? Viņai acis izskrāpējuši. Jā, viņi tikko aizbrauc. Bet viņi ir vareni dejotā. Jā, varat nepūlēties, mēs visi dzirdējām. Braucam mājās, leksit savās pidžamās un liksieties uz auss. Tu manu mīlo, Monika.